Mani sauc Egons Čolakjans. Esmu elementāra daļiņu fiziķis, starptautisko nodokļu un intelektuālā īpašuma speciālists, federālais lobists un pasniedzējs izlūkošanas jomā. Esmu gadu desmitiem pētījis klimata pārmaiņu ietekmi uz valsts drošību. Pašreizējais Zemes klimata stāvoklis ir bezprecedenta katastrofa, nāvējošs izaicinājums visai mūsu civilizācijai. Tomēr paradoks slēpjas apstāklī, ka ievērojama cilvēces daļa joprojām neapzinās šīs katastrofas pilno mērogu un realitāti. Tāpēc šodien uzrunāju cilvēces saprātīgās un domājošās daļas pārstāvjus. Tos atbildīgos cilvēkus, kuriem piemīt spēja kritiski domāt un objektīvi novērtēt pašreizējo situāciju pasaulē. Es vēršos pie jums, neatkarīgi no jūsu specializācijas, ja jūsu intelektuālā erudīcija ļauj adekvāti analizēt notikumus, kas notiek apkārt. Es vēršos pie jums, ja jūsu intelekts pārsniedz primitīvo domāšanu. Es vēršos pie jums, ja esat noraizējušies par savu nākotni, savu tuvinieku un visas cilvēces nākotni. Es vēršos pie jums, ja neesat zaudējuši veselo saprātu un spēju skaidri domāt. Galu galā, tagad viss ir atkarīgs no jums, gudriem un domājošiem cilvēkiem. Cilvēces nākotne patiešām ir atkarīga no jums. Tagad es vēlos vērst jūsu uzmanību uz nopietnu un satraucošu problēmu, kas skar visu pasauli. Tā ir Krievija, Krievijas Sibīrijas daļa. Krievija ir spēcīga un dinamiska valsts ar attīstītu ekonomiku un plašiem dabas resursiem. Taču šodien Krievija ir drauds. Acīm redzams drauds visas cilvēces pastāvēšanai. Un Vladimiram Putinam ar to nav nekāda sakara. Draudi, par kuriem tiks runāts tālāk, nav saistīti ne ar sankcijām, ko mūsu valdība ir noteikusi pret Krieviju, ne ar kāru starp Krieviju un Ukrainu, kas faktiski ir konfrontācija ar NATO. Taču draudi saistīti ar to, ko Krievija tik augstu vērtē un ar ko tik ļoti lepojas, ar savu Sibīriju. Sibīrija ir milzīga Krievijas teritorijas daļa, bagāta ar dabas resursiem un unikālu floru un faunu. Sibīrija aizņem ievērojamu Ziemeļāzijas daļu. Sibīrija ietver tundru, skujkoku mežus un kalnu grēdas. Sibīrija ir ļoti svarīgs Krievijas stratēģiskais aktīvs un bieži tiek uzskatīta par tās drošības balstu. Tomēr tagad es vēlos ar jums parunāt par citu Sibīrijas aspektu. Sibīriju, kuras dzīvēs notiek satraucošas pārmaiņas. Šīs izmaiņas liecina par draudošu un nebijušu globālo klimatisko katastrofu. Un šī katastrofa neattiecas tikai uz Krieviju. Tajā pašā laikā es gribu brīdināt tos, kuriem par to ir zināms prieks. Tos, kas piekopja aktīvu pretkrievisku politiku. Un tos, kuriem pietrūkst intelekta, lai saprastu situāciju kopumā. Nesteidzieties priecāties. Daudzskaitlīgi pārliecinoši fakti liecina, ka notikumi Sibīrijā var novest ne tikai pie Krievijas pazušanas, bet visas mūsu pasaules, ieskaitot Ameriku un visas pārējās valstis. Es gribu uzsvērt, ka šī katastrofa ir nevien iespējama, bet arī neizbēgama, ja mēs neko nedarīsim. Turklāt tas notiks nevis kādā tālā nākotnē vai nākamajā tūkstošgadē, bet gan tuvākajos gados. Teikšu tā, ja bērns piedzims šodien, viņš nenodzīvos tik ilgi, lai varētu iet uz skolu, jo pasaule beigs pastāvēt kopā ar katru no mums. Šāds scenārijs ir ļoti iespējams, ja izrādīsim vienaldzību un bezdarbību. Sākumā es vēlos sniegt jums īsu un skaidru izpratni par šo steidzamo problēmu. Kas notiek Sibīrijā? Vispirms apskatiet šo karti, kas patiešām ir ļoti biedējošs skats tiem, kas izprot šodien uz Zemes notiekošo procesu būtību. Apskatiet, kā šajā kartē tiek sadalītas krāsas, un pievērsiet uzmanību spilgtajam melni sarkanajam plankumam, kas atrodas tieši Sibīrijas reģionā.
Tas krasi kontrastē ar pārējo pasauli, vai ne? Un šīs tumšais plankums rada lielas bažas. Kāpēc, jūs jautāsiet? Kas parādīts šajā kartē? Tajā parādītas temperatūras anomālijas uz mūsu planētas. Tas ir vidējās temperatūras novirzes no normas. Jūs redzat, ka Sibīrijā ir ārkārtīgi liela novirze no normālās temperatūras, un šī novirze ir lielāka par 5 līdz 7 grādiem pēc Celsija. Faktiski tam ir liela nozīme, ņemot vērā, ka citos mūsu planētas reģionos temperatūras novirzes parasti tiek reģistrētas 1–2 grādu robežās. Bet Sibīrijā tās ir ļoti satraucošas – 5–7 grādi. Tas nozīmē, ka visa Sibīrijas teritorija sasilst pātrinātos tempos, 2–3 reizes ātrāk nekā pārējā planēta. Tas ir zinātniski pierādīts un atzīts fakts. Ņemiet vērā, ka šis satraucošais siltuma pieauguma temps pieaug katru dienu. Palūkojieties uz vēl vienu grafiku, kas balstīts uz dendrochronoloģisku datu analīzi, kas aptver 7000 gadu periodu. Pievērsiet uzmanību melnajai garajai līnijai. Tā parāda, cik strauji pēdējos gadu desmitos Sibīrijā pieaudzis ekstremālo temperatūru anomāliju skaits. Šī informācija ir tikai tās informācijas kopsavilkums, kas sniegta Krievijas Zinātņu akadēmijas zinātnieku recenzētajā rakstā. Saistībā ar sasilšanas tempa pātrināšanos pēdējās desmitgadēs Sibīrijā ir novērots rekordliels ekstremālo klimatisko notikumu skaita pieaugums. Meža ugunsgrēku biežums un intensitāte palielinās. Kūdras ugunsgrēki notiek pat zem ziemas sniega segas, un mūžīgā sasaluma degradācija pātrinās no apakšas uz augšu. Un īpaši satraucoši ir tas, ka Sibīrijā palielinās litosfēras lūzumu aktivizēšanās. Par to liecina paaugstināta seismiskā aktivitāte Sibīrijas netipiskajos reģionos, tostarp lūzumu līnijās. Akās, kas atrodas tieši uz šiem lūzumiem, ir novērota bezprecedenta ūdens vārīšanās. Sibīrijā ir vērojams ārkārtējs ģeotermālo anomāliju pieaugums. Ziemeļu reģionos pieaug gāzu izmešu krāteru skaits. Palielinās metāna un ūdeņraža izmeši no zemes dzīlēm. Turklāt dubļu vulkānisms arktiskajā šelfā kļūst daudz izteiktāks. Visi šie fakti viennozīmīgi norāda, ka pašreizējā Sibīrijas dinamiskā sasilšana, kas notiek 2–3 reizes ātrāk nekā pārējā pasaulē, ir saistīta pirmkārt ar endogēnā siltuma, kas nāk no planētas dzīlēm, pieaugumu. Sibīrija sasilst no apakšas. Šī situācija ir jānoskaidro. Kas ir izraisījis endogēnā karstuma pieaugumu Sibīrijā? Un kāpēc šim jautājumam mums tagad jāpievērš īpaša uzmanība? Tagad es sniegšu detalizētu šī iemesla skaidrojumu, pamatojoties uz cēloņu un seku attiecību loģiku. Kompetentu Krievijas zinātnieku veiktie pētījumi liecina, ka 1990. gadu beigās Zemes dzīlēs notika nebijis notikums. Zemes kodols veica lēcienu, strauju nobīdi ziemeļu virzienā pa līniju no rietuma Antarktīdas uz rietumu Sibīriju, precīzāk Taimiras pussalu. Šī pārvietošanās izraisīja visu apvalka slāņu deformāciju un asimetrisku siltuma sadalījumu no zemes dzīlēm. Kā rezultātā kodola spiediena virzienā uz Taimiru zem Sibīrijas izveidojās dziļas magmas kameras, kas aktīvi paceļ magmu tuvāk litosfēras plākšņu savienojuma vietām. Kā sekas tam zem Sibīrijas mantijas augšējos slāņos uzkrājas siltums, un magma kausē plāno litosfēras garozu. Būtībā litosfēras kūšanas ātrums palielinās no temperatūras paaugstināšanās un pašas magmas plūstamības. Iemesls tam ir okeāna siltumvadošās funkcijas zudums.
No okeāna piesārņojuma ar mikroplastmasu, kas uzkrājās tā ūdeņos cilvēka darbības rezultātā, okeāns nevar efektīvi atdzesēt litosfēras plāksnes un attiecīgi arī zem tām esošo magmu. Citiem vārdiem sakot, okeāns zaudē spēju noņemt lieko siltumu no dzīlēm uz atmosfēru. Tas noved pie magmas uzkaršanas un aktīvākas pacelšanās tuvāk virsei, kas novērojama ne tikai Sibīrijā, bet arī daudz vietu uz planētas. Lai pilnībā izprastu šo draudu apmēru, šeit ir Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes ASV sniegtā diagramma, kas ilustrē satraucošu siltuma uzkrāšanās dinamiku okeānā. Es vēlos, lai jūs pievērstu īpašu uzmanību šai diagrammai, ko sastādījusi Berkeley Earth organizācija un kas ilustrē vidējo jūnija temperatūru Atlantijas okeāna ziemeļdaļā. Ņemiet vērā, cik daudz augstāka temperatūra ir 2023. gadā salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem. Tas liecina nevis par vienkāršu pieaugumu, bet gan skaidru eksponenciālu temperatūras pieaugumu. Saprātīgam cilvēkam pietiek pagarināt eksponenciālo tendenču līniju abās diagrammās, lai saprastu, kādas vērienīgas un nopietnas pārmaiņas mūs sagaida jau pavisam tuvā nākotnē. Tieši tagad mūsu acu priekšā mēs novērojam okeāna nāves rezultātu. Un iepriekš minētajā kartē, kurā redzamas temperatūras anomālijas uz planētas ar asiņaino bordo traipu Sibīrijas reģionā, ir skarbi fiksēta tā nāve, okeāna nāve. Lūdzu vēlreiz aplūkojiet karti, lai labāk saprastu un apzinātos, ka šīs melnais plankums patiesībā ir mūsu bojāējas avots. Tas parāda, ka notiek šausminošs process. Kā jau teicu, magmatiskās aktivitātes pieaugums Sibīrijas dzīlēs ir dramatiski palielinājies. Kas tad mūs tagad sagaida? Nesarežģīta, vienkārša, nepārprotami skaidra atbilde ir: vienkārši uzlieciet ledus kubiņu uz karstas plīts. Kas notiek? Ledus ātri izkusīs. Tādā pašā veidā karstā magma izskalo plātni, un tā kūst tieši tāpat kā mūsu ledus kubiņš. Tieši tik vienkārši. Tas ir tieši tas, kas tagad notiek Sibīrijā. Šī nekontrolētā procesa turpināšanās novedīs tikai pie viena, pilnīgi paredzama rezultāta – globālas katastrofas, kas spējīga iznīcināt ne tikai Krieviju, bet visu pasauli. Ko mēs tagad varam darīt? Lai novērstu klimatisko un ģeodinamisko katastrofu draudus, ir jāsaprot to pamatcēloņi. Tie ir Zemes kodola nobīde, dziļās magmas pacelšanās, seismiskās aktivitātes pieaugums gan virs Zemes, gan dziļfokusa, pa visu Zemi. Tas viss runā tikai par vienu – Zemes iekšējās enerģijas pieaugumu. Bet kur ir šīs papildu enerģijas avots? Atbildi uz šo jautājumu jau daudzus gadus kā ir atraduši, pierādījuši un publiski publicējuši Alatra zinātnieki, kā jau vairāk kārt esmu atzīmējis iepriekš. Kā liecina Alatra starpdisciplinārās zinātnieku grupas pētījumi, galvenais klimatisko un ģeodinamisko izmaiņu cēlonis uz Zemes ir ārējā kosmiskā ietekme, kas dod papildu enerģiju Zemes kodolam. Tas noved pie magmatisko plūsmu aktivizēšanās, kas iznīcina litosfēru. Šis cikliskais process notiek reizi 12,000 gadu, bet tā postošākā fāze notiek reizi 24,000 gadu. Tieši šī cikla ietekme pagātnē ir bijusi daudzu globālu katastrofu cēlonis uz Zemes. Un šodien šī cikliskā ārējā ietekme tuvina mūsu galu un visas mūsu planētas galu. Mūsdienās situāciju pasliktina fakts, ka okeāna ūdeņi ir piesārņoti ar mikroplastmasu, kas izjauc tās siltumvadīt spēju un spēju no Zemes dzīlēm izvadīt atmosfērā lieko siltumu. Mēs esam iznīcinājuši mehānismu, kas labi darbojās miljardiem gadu pirms mums. Mēs apdraudam ne tikai savu, bet visas planētas dzīvību.
Šīs ārējās kosmiskās ietekmes rezultātā cikliski mainās arī citas Saules sistēmas planētas. Tāpēc sinhroni ar Zemi arī uz citām Saules sistēmas planētām tiek novērotas izmaiņas, kas saistītas ar to kodoliem, temperatūras režīmiem, rotācijas dinamiku, atmosfērām un elektromagnetiskajiem laukiem. Konkrēti, tāpat kā uz Zemes, kur kodola destabilizācijas rezultātā noteiktā reģionā, Sibīrijā, notiek sasilšana, līdzīgas lokālas sasilšanas parādības ir novērojamas arī uz citām planētām un pavadoņiem, tostarp uz Mēnesi. Tas arī ir saistīts ar papildu enerģijas nodošanu to kodoliem. Klimata pārmaiņu rašanās ne tikai uz Zemes, bet vienlaikus arī uz citām Saules sistēmas planētām liecina, ka nevis antropogēnais faktors ir galvenais pašreizējā klimatiskā izaicinājuma cēlonis, kā daži apgalvo, bet gan kosmiskas ietekmes ievērojams spēks, par ko Latra zinātnieki brīdināja jau pirms 10 gadiem. Tādējādi ārējā cikliskā iedarbība dod papildu enerģiju Zemes kodolam, kas pārvēršoties siltumā aktivizē magmatiskās traumes un tās destabilizē litosfēru. Tas ir novedis pie tā, ka šobrīd Sibīrijā notiek pastiprināta sasilšana, kas nav izskaidrojama ne ar kādiem citiem faktoriem. Šis process pātrināsies un izplatīsies uz citām pasaules daļām. Sibīrija ir tikai viens no daudzajiem reģioniem, kam no planētas dzīļu enerģijas pieauguma draud milzīgas kataklizmas. Uz planētas ir arī citi bīstami punkti, piemēram, Yellowstones supervulkāns, kas arī var izraisīt globālu katastrofu. Turklāt šobrīd nav tendences ekstrēmo klimatisko un geodinamisko notikumu pieauguma tempu un intensitātes samazinājumam uz Zemes. Gluži pretēji ir tendence uz to sāsināšanos. Mūsu pasaule ir ļoti maza, un risks to pazaudēt ir milzīgs. Ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka mēs ieejam liela mēroga dabas katastrofu un stihiju periodā, kas tuvākajos gados var izraisīt cilvēces un planētas bojāēju. Līdz ar to cilvēce tagad saskaras ar divām lielām problēmām, kurām nepieciešama tūlītēja uzmanība un risinājumi. Pirmā ir saistīta ar ārējo kosmisko ietekmi, kas jau nodara neatgriezenisku kaitējumu mūsu planētai. Otra ir mirušais okeāns, kas ir vēl lielāka siltuma pieauguma katalizators Zemes dzīlēs. Risinājumi ir, un mēs zinām, kādas darbības ir jāveic. Taču neviena valsts uz Zemes nevar atrisināt šīs problēmas viena pati. Tas ir saistīts ar valstu pašreizējo stāvokli, jo tās ir sašķeltas un tām trūkst vienprātības, saliedētības un vienotas nostājas, pat saskaroties ar šiem nāvējošajiem klimata draudiem. Nav nejaušība, kā arī zinātne ir sadrumstalota. Katrs zinātnieks ir šauri specializējies savā jomā, un neviens zinātnē neuztver kopainu. Tieši tāpat arī ģeoloģija ir sadalīta daudzās disciplīnās, kas savstarpēji nesadarbojas. Katras disciplīnas ietvaros tiek veikti atsevišķi pētījumi, taču acīm redzami trūkst vienotas datu sistēmas. Kā šādos apstākļos var vispusīgi saprast, kas patiesībā notiek ar planētas klimatu? Visi redz anomālo parādību pieaugumu Sibīrijā, novēro anomālas nobīdes Zemes slāņos, un tajā pašā laikā nav viennozīmīgu skaidrojumu, kas varētu mūs kaut nedaudz tuvināt izejai no šīs sarežģītās situācijas. Zinātniskajā pasaulē nav absolūti nekādas vienotas izpratnes par šo problēmu. Lai veidotu šādu izpratni, starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai pa īstam un dziļi ir jāienirst šī jautājuma izpētē un jāpaskatās uz pasauli kā uz vienu veselu. Šādu holistisku skatījumu man izdevās izveidot, iepazīstoties ar Latra zinātnieku pētījumiem, rūpīgi analizējot viņu aprēķinus un pārliecinoties par viņu secinājumu pareizību attiecībā uz mūsu planētas klimata stāvokli. Ļaujiet man sniegt nelielu analoģiju par mūsdienu zinātniskās pasaules stāvokli.
Iedomājieties literāru eksperimentu, kurā slavens, nozīmīgs literārs darbs tiek burtiski dekonstruēts atsevišķās īsās grāmatās, kurās katrā ir tikai viena personāža replikas. Tikai viena. Es varu tikai iedomāties, kā tas ietekmēs sižetu. Tā kā mana runa ir centrēta uz Sibīriju, nozīmīgu Krievijas reģionu, kā piemēru izvēlēšos Fjodoru Dostojevski un viņa šedevru Noziegums un sods. Šādā pārveidotā, izjauktā formā šīs ģeniālais un ietekmīgais Dostojevska darbs pārvērstos par īsu stāstu sēriju, kas neatspoguļo pilnā mērā visa darba ideju. Līdz ar to neviens neuztvers autora ieceres būtību, un katra lasītāja viedoklis veidosies tikai un vienīgi atsevišķu varoņu repliku iespaidā. Tas precīzi atspoguļo mūsdienu zinātnes stāvokli. Pētījumu nevienotība un sadrumstalotība traucē uztvert un aptvert visu notiekošā kopainu. Tikai veidojot savu romānu, ņemot vērā visu varoņu ietekmi, mēs varam uztvert šī stāsta vispārējo saturu. Šī kopīgā misija ir jāizpilda pēc iespējas ātrāk, kamēr mums vēl ir iespēja ietekmēt situāciju. Šobrīd mēs atrodamies kritiskā situācijā, ko raksturo vēsturiski nepieredzēts klimatisko un ģeodinamisko anomāliju pieaugums uz mūsu planētas, spēcīgas postošas katastrofas un tuvojošos pilnīgu kolapsu. Pašreizējo situāciju nosaka divi galvenie faktori, kas apdraud cilvēci. Pirmais faktors ir ārējā kosmiskā ietekme, kas palielina Zemes kodola enerģiju. Otrs faktors ir okeāna darbības traucējumi, kas samazina tā spēju atdzesēt planētas dzīles un izkliedēt lieko siltumu. Pasaules zinātniskajai sabiedrībai ir steidzami jāizveido vienots starptautisks zinātnes centrs, jāapvieno spēki un jāatrod metodes, kā novērst abus šos draudus, ar kuriem saskaras cilvēce. Pirmkārt, ir jāaizsargā planēta no ārējās kosmiskās ietekmes, jānovērš tās sekas, jālikvidē ugunsgrēki un katastrofas, kas jau notikušas un turpina notikt. Lai to izdarītu, ir jāizveido ārējs vairogs, kas pasargās mūs no kosmiskās ietekmes. Otrkārt, ir nepieciešams reanimēt okeānu un atjaunot tā siltumvadītspēju. Mums ir pamatzināšanas, lai sasniegtu vajadzīgos rezultātus, un mums joprojām ir iespēja to izdarīt. Taču tas, vai mēs to spēsim, ir atkarīgs no katra saprātīga cilvēka, kurš spēj izprast problēmas būtību un rīkoties saskaņā ar šo izpratni. Es vēršos pie visiem saprātīgajiem un domājošajiem cilvēkiem. Ja jums ir izpratne par situācijas nopietnību un tuvojošos draudu mērogu, ja spējat savilkt paralēles starp klimatiskajiem grafikiem, kuri skaidri demonstrē progresu, un redzat biedējošo eksponenciālo kataklizmu pieaugumu, es aicinu jūs, lūdzu, neklusējiet. Tā vietā izmantojiet katru iespēju, lai pastāstītu un izskaidrotu šīs globālās katastrofas būtību un bīstamību ikvienam, kurš vēl nav atvēris acis un to sapratis. Es vēlos, lai ik viens no jums sāktu dialogu par šo tēmu, atceroties, ka nekas nevar palēnināt pieaugošās attīstības tempu, kas ved mūs un visu planētu uz pašiznīcināšanos. Esiet drosmīgi, jo ātrāk informēsim sabiedrību par šo tuvojošos globālo katastrofu, jo ātrāk politiskie spēki pieņems atbildīgus lēmumus. Kamēr mēs turpināsim būt sašķelti un konfliktēt viens ar otru, politiķi nevar un negrib konsolidēties. Gluži pretēji, viņi turpinās savu ierasto politisko spēli, nolemjot pasauli bojājējai. Tikai globāla izpratne par tuvojošos un neizbēgamo katastrofu cēloņiem un laiku liks politiķiem rīkoties nekavējoties un apvienot pasauli. Kāpēc ir ļoti svarīgi, lai politiķi, kas pieturas pie savām arhaiskajām idejām, darbotos mūsdienu cilvēces interesēs? Vienkārši tāpēc, ka šodien tikai politiķi var pieņemt galīgo lēmumu, izveidot vienotu globālu pētniecības centru,
kas paredzēts cilvēces un visas planētas glābšanai. Tas ir absolūti nepieciešams pasākums. Visām zinātnes jomām un disciplīnām, neatkarīgi no to specializācijas, ir jābūt šī vienotā centra pārziņā. Pasaules zinātniskās sabiedrības galvenā uzmanība ir jāpievērš klimatiskā kolapsa apkarošanai un civilizācijas izdzīvošanas nodrošināšanai. Mūsu izdzīvošana nav atkarīga no jaunu vietālruņu modeļu, greznu automašīnu vai slepenu virsskaņas raķešu izlaišanas, kuras mērķētas uz mūsu iznīcināšanu. Mūsu izdzīvošana ir atkarīga no ātras pasaules zinātnes apvienošanās vienotā zinātnes centrā. Mēs neizdzīvosim, ja progresēs klimatiskās katastrofas, kas iznīcinās mūsu planētu un mūsu dzīvības. Bīstamo klimatisko notikumu pieaugums notiek satraucošā ātrumā un biežumā, iznīcinot cilvēku dzīvības savā ceļā. Postījumi, ko izraisīs uz Zemes progresējošā klimatiskā aktivitāte, aizēnos kara darbības zonā izmantoto moderno ieroču ietekmi. Patiesībā drīz pat raķetes vairs nebūs vajadzīgas. Ja netiks veiktas nekādas darbības, klimats mūs iznīcinās tādā tempā un tādā skaitā, ka kari kļūs bezjēdzīgi. Tomēr pasaules līderi joprojām ražo masu iznīcināšanas ieročus un nedara absolūti neko, lai apturētu gaidāmo planētas iznīcināšanu. Šobrīd mēs tuvojamies aktīvajai 24,000 gadu cikla fāzei. Var ar pārliecību teikt, ka pamatojoties uz šo eksponenciālo tendenci, mēs nenodzīvosim līdz cikla kulminācijai. Tas ir fakts. Ja nolemjam nerīkoties, man nav jums jāatgādina par iznākumu. Es vēlreiz uzsveru, ka mēs nevaram izdzīvot bez tūlītējas zinātnes apvienošanas. Mēs nevarēsim izdzīvot bez vienota zinātniski pētnieciskā centra, kas ļauj savākt vienkopus visas zināšanas, visu labāko pasaules starpdisciplināro pieredzi un novirzīt to cilvēces glābšanai. Katra kavētā diena, tas ir spriedums mums visiem. Mēs mirsim arvien biežāk un arvien lielākos daudzumos. Un jo tālāk šis destruktīvais process virzīsies, jo mazāk mums paliks iespēju un resursu. Un jo mazāk zinātnisko centru, laboratoriju un observatoriju mums paliks. Kamēr nav iestājies pilnīgs hauss, kura rezultātā mēs zaudēsim spēju sazināties, veikt vitāli svarīgus pētījumus un jebkādas apsteidzošas darbības, ir nepieciešams apvienot pasaules zinātni, globāli reformēt starptautiskās attiecības. To var izdarīt tikai politiķi. Pēkšņu un bezprecedenta klimata pārmaiņu apstākļos, kas apdraud visas pasaules sabiedrības drošību, politiķiem un ekonomistiem ir jāizstrādā jauns, vienotas plānveida ekonomikas modelis. Šim modelim jābūt balstītam uz visaptverošu klimata risku novērtējumu un analītiskām to katastrofālo seku prognozēm. Vienotai ekonomikai jāņem vērā katras valsts geogrāfiskais novietojums, resursu potenciāls un infrastruktūras attīstības līmenis, kā arī jāveicina sadarbība un rīcības koordinācija starptautiskā līmenī. Katrai valstī ir aktīvi jāpiedalās šajā globālajā procesā. Valstīm, kurām ir nepieciešamās iespējas, jāveic pasākumi, lai nodrošinātu pārtikas drošību visai pasaules sabiedrībai. Tas ietver stratēģisku pārtikas krājumu izveidi. Turklāt ir nepieciešams palielināt visu valstu infrastruktūras noturību pret gaidāmajām klimata kataklizmām. Steidzami jāpārskata būvniecības normatīvi un standarti, jāievieš paaugstinātas izturības materiāli un konstrukcijas, kā arī jābūvē jaunas ēkas un pilsētas drošās zonās, ņemot vērā reģiona ģeogrāfiskās īpatnības un mainīgās klimatiskās un ģeodinamiskās īpatnības. Visas pasaules rūpniecības nozares ir jāpārorientē uz klimata katastrofu seku novēršanu un likvidēšanu. Nepieciešams palielināt specializētās tehnikas ražošanu gan būvniecībā, gan glābšanā. Saglabājot savu integritāti, katrai valstī jākļūst par daļu no vienotas globālās ekonomiskās zonas, kuras mērķis ir konsolidēt visus resursus, lai nodrošinātu visas civilizācijas izdzīvošanu.
Turpmāk globālā mērogā ir jābūt vienotai politiskai stratēģijai, kuras centrā ir planētas glābšana un visas cilvēces izdzīvošana. Politiķiem steidzami jāatrod kopīga valoda un jāpārtrauc visas starptautiskās nesaskaņas un šķelšanās par politiskajiem, nacionālajiem un valodnieciskajiem principiem. Visas domstarpības ir jāizdzēš. Visi kāri ir jāpārtrauc. Ir jāievieš retorika, kuras pamatā ir atziņa, ka visa cilvēce tā ir viena ģimene, kas saskaras ar kopīgu izdzīvošanas draudu. Mums nav ko dalīt nāves priekšā. Patiesībā mūs nekas nešķir. Tagad mūs vieno apziņa par vienu milzīgu tuvojošos katastrofu. Un šīs katastrofas priekšā mums ir jāapvienojas un jādara viss, lai glābtu savu pasauli un visu cilvēci. Ir jāatver robežas, lai cilvēki jau tagad varētu brīvi pārvietoties un pielāgoties dažādās valstīs, negaidot, kamēr būs spiesti pārcelties no katastrofas zonām uz atlikušajiem drošākajiem reģioniem. Tajā pašā laikā cilvēki pārvietosies pa pasauli vienotas ekonomiskās zonas ietvaros, kas nodrošinās katru cilvēku neatkarīgi no viņa atrašanās vietas ar mājokli, pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm. Turklāt ir jāizstrādā vienoti miedarbības noteikumi, lai garantētu cilvēku tiesību un brīvības aizsardzību, neatkarīgi no tā, vai tie ir klimatiskie migranti vai puse, kas uzņem. Globālās klimata krīzes apstākļos, kad cilvēcei draud pilnīga izmiršana, ir jāpārskata militāro spēku loma un funkcijas. Nepieciešama tūlītēja visu militāro struktūru reorganizācija un pārorientēšana no militārām darbībām uz kolektīvās drošības un cilvēku dzīvību glābšanas pasākumiem. Prioritāte ir ne tikai personāla pārprofilēšana, bet arī specializētās militārās tehnikas pārprofilēšana, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar ārkārtas glābšanas darbiem un operatīvu reaģēšanu ārkārtas situācijās. Šogad mēs kļuvām par lieciniekiem spilgtiem piemēriem, kad katastrofas dažu stundu laikā iznīcināja veselas pilsētas ASV, Ķīnā un Japānā. Kur tajā laikā bija militārie spēki? Tie neatnāca palīgā civiliedzīvotājiem. Un ja arī būtu ieradušies, vai tad viņi ir apmācīti sniegt palīdzību? Šodien mēs esam gatavi cīnīties viens ar otru, bet neesam gatavi atkarot cilvēces dzīvību. Mēs nevaram turpināt pastāvēt šajā paradigmā. Ja mēs vēlamies dzīvot, mums ir jāmaina sava globālā uzvedība. Jā, tas var būt neparasti mūsdienu politiskajiem līderiem. Un jā, šāda uzvedība pārstāvēs jaunu pasauli. Bet šī jaunā pasaule ir jābūvē. Šī ir pasaule, kas ietver visu konfliktu pārtraukšanu un visu esošo nozaru pārēju uz radīšanas un vienotības ceļu. Pasaule, kurā klimata pārmaiņas tiek uzskatītas par kopīgu draudu mūsu kopīgajai eksistencei. Vēlos uzsvērt, ka ārējās kosmiskās ietekmes un okeāna bojāējas jautājumi ir tie jautājumi, kuriem ANO galvenajā mītnē diskusijās jābūt prioritāriem. Tieši par šiem draudiem visai cilvēcei ir jārunā ANO tribīnēs. Nevis par kādām citām tēmām, kas mūs netuvina izdzīvošanai. Šodien es vēršos pie visiem saprātīgajiem cilvēkiem uz planētas. Un es gribētu atsevišķi vērsties pie tiem, kam pieder pasaules mediju struktūras. Jūs esat tādi paši cilvēki kā mēs. Jums ir radinieki un draugi, kuriem radījāt savas impērijas. Jums ir ambīcijas un nākotnes plāni. Ja vēlaties, lai jūsu dzimta turpinātos, jūsu ietekme un mediju impērijas izturētu un vēl svarīgāk, ja vēlaties, lai jūsu dzīvība tiktu glābta, ļaujiet žurnālistiem pastāstīt patiesību par klimatu. Ja jūs apklusināsiet žurnālistus savās mediju platformās un neļausiet viņiem stāstīt patiesību par klimatu, cilvēki nespēs pilnībā aptvert situācijas nopietnību, līdz ar to būs neaktīvi. Tuvākajā nākotnē mēs ieiesim laikmetā, kad nebūs ne interneta, ne televīzijas, ne telefona. Mēs iegrimsim haosā, kur jūsu nauda, impērija un vara zaudēs jebkādu nozīmi. Vienīgās jūsu rūpes,
Jūsu tuvinieku un mīļoto cilvēku rūpes būs vienkārša izdzīvošana. Tomēr šādā notikumu attīstības scenārijā jūs rūgti sapratīsiet, ka neko vairs nevarat mainīt. Jūs būsiet bezspēcīgi, līdz tam laikam jūs būsiet zaudējuši visus savus mēdīju resursus, būsiet zaudējuši ietekmi uz masām, un jūsu impērijas būs iznīcinātas. Jūsu vienīgā iespēja glābt savu impēriju ir nostāties cilvēces pusē un veikt savu ieguldījumu, lai informētu cilvēkus un apvienotu visus zinātniekus vienā zinātniski pētnieciskā centrā. Ja mēs ātri atradīsim risinājumu, kā radīt aizsardzību no ārējās kosmosa ietekmes un atdzīvināt okeānu, tikai tad jums būs iespēja glābt savu impēriju un nodot to saviem bērniem. Ja jums ir dārga jūsu dzīvība, ja jums ir dārgas jūsu tuvinieku un draugu dzīvības un visas cilvēces dzīvība, tad beidziet aizbāzt žurnālistiem mutes, ļaujiet viņiem paust objektīvo un īsto patiesību par globālajām klimata pārmaiņām, par kurām es runāju šodien. Cilvēki būs jums pateicīgi, ka kritiskākajā brīdī iestājāties par cilvēces un visas planētas glābšanu. Sperot pareizo soli kā saprātīgi, veselīgi domājoši vadītāji, jūs dodat iespēju visai cilvēcei, dodat iespēju savai ģimenei, sev un savai impērijai izdzīvot. Lai to izdarītu, tagad jums ir jāpāriet cilvēku pusē, nākotnes pusē. Pretējā gadījumā cilvēcei nākotnes nebūs. Mana šodienas uzruna ir adresēta visiem saprātīgi domājošajiem cilvēkiem, kuriem ir kritiskās domāšanas prasmes un kuri spēj analizēt klimata anomāliju grafikus, kas atspoguļo progresijas apmērus, kas ir gaidāmās traģēdijas nopietnības pamatā. Jūsu cilvēciskais pienākums dotajā brīdī izskaidrot šo nežēlīgo problēmas būtību tiem, kuri iespējams to nesaprot. Esiet atklāti, vienkāršā un saprotamā valodā paskaidrojiet, kas cilvēkiem tagad jādara un kāpēc pasaules glābšana ir atkarīga no viņiem. Jums jānogādā līdz cilvēcei patiesība. Jums ir jāpaziņo diagnoze. Diagnoze, kas jāzina pacientam. Mūsdienās pacients ir visa cilvēce, un šī diagnoze ir nāvējoši bīstama. Katram saprātīgam cilvēkam šodien jākļūst par ārstu. Jāpastāsta pacientam par nāvējošo visas cilvēces diagnozi. Ja mēs nezināsim savu diagnozi un to, ka esam nāvējoši slimi, mēs turpināsim neko nedarīt. Bezdarbība mūs nogalinās. Tā iznīcinās mūsu globālo organismu. Tikai tad, kad mēs visi uzzināsim šo diagnozi un tās cēloņus, tad mēs uzzināsim patiesību. Tad mūsu kolektīvā cilvēciskā grība būs vērsta uz izdzīvošanu, nevis iznīcināšanu. Tad politiķi rīkosies, citādi viņi aizies bojā. Tikai tad, kad visi zinās un izteiks savu pieprasījumu pēc dzīvības, politiķi būs spiesti attiecīgi rīkoties. Pretējā gadījumā viņi turpinās izraisīt kārus, lai noturētos pie varas, līdz visa mūsu civilizācija nonāks pilnīgā hausā. Mums kā cilvēcei tagad ir jābūt vienam kopīgam mērķim – izdzīvot jebkuriem līdzekļiem. Mums ir jāatgriež cilvēkiem brīvība un tiesības, lai maksimāli palielinātu izdzīvošanas spējas. Gadu tūkstošiem politiķi mūs ir šķēluši, liekot ienīst un karot vienam pret otru. Bet ir pienācis veselā saprāta, savstarpējās cieņas un vienotības laiks. Pretējā gadījumā, paliekot sašķeltiem un ienīstot vienam otru, mūsu bezdarbība turpinās novest pie pašiznīcināšanās, kas gala rezultātā novedīs pie pilnīgas visas mūsu civilizācijas bojāējas. Tomēr, ja mēs šobrīd mainīsim globālo retoriku, mainīsim spēles noteikumus starptautiskajā ekonomikā un politikā, pievērsīsimies zinātnes un cilvēces apvienošanai, tad mums būs iespēja izdzīvot. Tas ir tas, kas bija jādara vakar. Ja vilcināsimies arī turpmāk, mums nebūs iespējas apturēt tuvojošo klimatisko kolapsu. Tas, ar ko mēs saskaramies šodien, vairs nav tikai pārnacionālas drošības jautājums. Gluži otrādi, jautājums ir vienkāršs. Vai mēs kā cilvēki gribam izdzīvot, vai nē? Mūsu civilizācijas izdzīvošana ir atkarīga no katra saprātīga cilvēka rīcības tieši tagad. Ņemot vērā katastrofālo kataklizmu pieaugumu un milzīgos izaicinājumus, ar kuriem cilvēce drīzumā saskarsies,
Ir būtiski radīt apstākļus, kuros ik viens cilvēks jūtas kā cilvēks un ir garantēta aizsardzība neatkarīgi no atrašanās vietas. Lai to panāktu, ir nepieciešami vienoti tiesību akti un noteikumi, kas nodrošinātu gan to cilvēku tiesību ievērošanu, kuri ir spiesti migrēt, gan to iedzīvotāju tiesību ievērošanu, kuri uzņem migrantus. Šo jautājumu nevar atrisināt izolēta valstu grupa. To var atrisināt tikai apvienojoties visai pasaulē. Šī ir kopīga nelaime, tāpēc risinājumam jābūt kopīgam. Šobrīd politiķi tam nav gatavi. Risinājums ir īsts izaicinājums ne tikai politiķiem, bet visai cilvēcei. Mēs neizvairīsimies no katastrofām, hausa, sašķelšanās un kopīgas nāves, ja paliksim neaktīvi šajā steidzamajā jautājumā. Šajā pēdējā brīdī mums vēl ir ierobežotas iespējas izglābt cilvēci. Lai to izdarītu, mums ir obligāti jārīkojas kolektīvi, tieši tagad. Mēs nedrīkstam saskarties ar paradoksu, kad suga homo sapiens, jeb saprātīgais cilvēks, iznīkst no saprāta trūkuma. Lai Dievs un zinātne mums palīdz.